Šajā video es jums pastāstīšu par to, kas ir minikurs un ko jūs tur iegūstat, ko jūs varēsiet iemācīties, iegādājoties šo kursu. Tātad, ja jūs vēlaties viņu iegādāties, jūs spiežat pirkt, uzspiežot podziņu pirkt, jums atvērsies šāda norēķina lapa. Jūs varat apmaksāt gan ar bankas karti, gan ar pārskaitījumu. Ievadam šeit rekvizītus, var arī iegādāties, protams, uz uzņēmumu vai kā privāta persona. Tālāk, kad jūs esat iegādājušies kursu, jums uz e-pastu atnāks 2 e-pasti. Ja? Viens e-pasts ir par to, ka paldies jūs iegādājaties kursu, otrs e-pasts ar piekļuvi, kurā jums jāuzspiež uz pogas, atvērt kursu un jums palūgs ievadīt jūsu paroli speciālajai platformai, kurā tad jūs arī turpmāk mācīsieties. Platforma izskatās šādi. Ja šeit man ir visi kursi, jums būs, pieņemsim, jūs gadījumā, jums runājam par minikursu, tad būs tikai minikursu. Spiežam minikursu un jums atvērsies šī te sadaļa, kurā ir tāds welcome teksts, apraksts par pašu kursu, atlaidi uz citiem kursiem, ja, speciāli atlaižu kodi. Un arī links uz mini-VIP chatu. Mini-VIP chats ir domāts jūsu supportam, kur jūs varat uzdot jautājumus, kas saistās ar tiem video, kas ir atrodami minikursā. Minikursā jums ir pieejami 12 video no 36. Pilnajā kursā tad 36 video, minikursā ir 12 video. Apskatīsimies, kas par video ir slēpjās zem minikursa. Viss kurs ir sadalīts vairākos moduļos. Kopā pavisam ir 8 moduļi. Tātad minikursā pieejams pirmais modulis. Tātad šeit ir webinārs par to, kā kļūt par veiksmīgu traderi 30 dienās, kur es stāstu par savu pieredzi, par to, kā es saskāros ar tradingu, kā man ir gājis un vispārējo. Citi ir teikuši, ka ir ļoti labs un ļoti interesants. Iesaku jums noskatīties, ja jūs to vēl neesat izdarījuši. Otrais ir trading terminoloģija. Tas ir būtiski, jo jums jāzina visus vārdus, kas turpmāk būs kursā. Tātad dažāda tradinga terminoloģija, tur buy, ask, futures un tā tālāk, jā, visas lietas. Ja jūs visu zinat, vienalga iesaku noskatīties, jo varbūt tur būs kādi vārdi, kurus jūs pirms tam nebijāt dzirdējuši. TradingView izmantošana. Tad sīk un smalki pastāst par to, kā izmantot TradingView, visas podziņas, visādas iespējas. Es TradingView izmantoju ikdienā, un jebkurš traders, kas ir cienošs traders, izmanto TradingView regulāri. Ja? Ne tikai skalp ar savu terminālu, bet arī TradingView. Tālāk mums ir otrs modelis, MoonTrader pieslēgšana un uzstādījumi. Šeit ir 6 video. Pirmais video par to, kā izveidot API biržā Bybit, visu pieslēgt, saslēgt, reģistrācija API un izveida biržā Binance, tas ir otrais video. Un pats MoonTrader termināls, sīki un smalki, katra detaļa, katra poga, kā tur izskatās, kas tur notiek. Nu, pieņemsim, uzlikšu jums video, lai jūs varat apskatīties, nu, kā tas apmēram izskatās. Ja? Tad, paņemsim trešā daļa, options, ja? Paklausīsimies. Nevādās, bet skaidrs, ka mēs varam nopirkt arī jebkuru citu koinu. Mēs gribam vienkārši bitkoinu, nezinu, uzturēt kaut kā. Šis te ir obligāti jābūt palaistam. Ja viņš nav palaists, tad MoonTrader šos datus neglabās. Es salieku tā kā man šobrīd ir defaultā viss, bet, nu, tad, kad es taisu... Tātad, ja, šeit ir visādas opcijas, pogas, viss kaut kas, to jūs visu perfekti uzzināsiet, kā darboties, lai jums ir super ērti izmantot šo terminālu. Šis termināls jums dos milzīgu priekšrocību starp citiem traderiem, tāpēc, ka izpildes ātrums darījumiem un vispār reaģēšana uz potenciālām iespējām ir daudz ātrāk, un skalpingā tas ir ļoti būtiski. Te palikām pie options, ja, un ceturtā daļa MoonTraderim ir galvenais ekrāns. Tur arī tātad visas pogas, visas iespējas, kāds strādā, ko vajag izmantot, ko izmanto es un tā tālāk. Tas ir tas, kas jums ir pieejams mini kursā. Tālāk ir moduls 3. Moonbot pieslēgšana uzstādījumi, tas ir pilnajām kursam tikai. Moduls 4. tas jāzina, šeit ir ļoti interesants lietas par multi-orderiem, viņu pielietojumiem, fundamentāla analīze, tehniskā analīze, pump, dump, tirgus likumsakarības. Šeit tātad jums nav pieejams video, tas ir pamata kursā jau. Ja? Tad, kur rakstīts video, pieejams augstākā līmeņa kursam. Psiholoģija, kas arī ir ļoti svarīga, ja? Bet tas ir atkal citos nākošos augstākā līmeņa kursos.
Un šeit ir stratēģijas. Jūs papildus tātad iemācāties pieslēgt terminālu minikursā, jūs visi saprotat par terminālu, kā darboties, un plus jūs apgūstat arī divas stratēģijas no manām 8, un jūs jau varat sākt mēģināt pelnīt, vai vismaz viennozīmīgi sākt izprast skalpiņu kā tādu, jo šīs stratēģijas ir salīdzinoši vienkāršas, bet pelnošas. Un es domāju, ja jūs pareizi pieiesiet šim procesam, jums noteikti viss izdosies. Tālāk ir vēl 7. un 8. moduls, bet tas jau pieejams no augstāka līmeņa kursiem. Tā lūk, šis ir par mini kursu, kas maksā 99 €. Pastāstīšu jums tagad par pamatkursu. Ja? Minikursu mēs izrunājam. Pamatkurs, ar ko atšķirās viņš no minikursa. Pirkšanas process ir tieši tāds pats, tāpēc pārējiem uzreiz pie kursa. Kad jūs esat iekļuvuši jūsu platformā, jūs varat izvēlēties tātad pamatkursu. Pamatkursā ir arī līdzīgs welcome teksts kā minikursā. Šeit varat visu izlasīt. Ir atsevišķs VIP chats tieši pamatkursam, lai jūs varat ērti un viegli uzdot jautājumus, kas attiecās uz pamatkursā esošajiem video un tātad mācību materiālu. Tātad atšķirības starp minikursu un pamatkursu ir tas, ka mums nākuši klāt ir vairāki video. Tātad šobrīd mums ir sagatavošanās darbam. Pirmais moduls pilnībā. Otrais moduls mums arī ir pilnībā. Ja, tātad MoonTrader pieslēgšana un uzstādījumi visi. Trešais mums nav pieejams joprojām. Tas ir tikai pilnajā kursā par Moonbotu. 4. moduls, tas ir jāzina, jau pieejami 3 no 5 video, tātad mums ir pieejams par fundamentālo analīzi, par tehnisko analīzi un par multiorderiem un to pielietojumu. Pilnajā kursā mums nāks klāt vēl pamdām video un tirgus likumsakarības, kas ir super interesants īstenībā mācību materiāls. Maziņš ieskats video par multiorderiem un to pielietojumu. Apskatāmies, paklausam. Nozīmē to, ka man jau ņemot vērā, ka es nodarbojos skalpingu, tad šis te viss lielais mīnus, man būs jāveic daudz darījumus, lai es viņu spētu atpelnīt. Pozīcijas, vai esmu iztērējis visu depozītu, kur tad es taisīšu ciet, kas ir tas kritērijs, kur es taisīšu ciet, kāds būs tas -10. Tad šajā video es runāju par to, kā pareizi vajag izmantot multiorderus un kur viņas nevajag nekādā gadījumā izmantot. Ja, apskatāmies nākšo, piemēram, par tehnisko analīzi, ieskatiņu maziņu. Pēc tam kritis. Tad ir, kur šeit redzam, pirmo reizi pieskārās līnijai, pēc tam otro reizi pieskārās šai līnijai, trešo reizi, 4., 5. Ja, tad esmu šeit atzīmējis, ka šeit ir izveidojies atbalsta punkts, atbalsta līnija. Augšupejoši ķīvi. Tātad šajā video ir klasiskā lieta, vispār, ko visiem traderiem ir jāzina. Skaidrs, ka ar to tikai nopelnīt nevar, bet tas ir jāzina, jo tas tirgu visu laiku ir un jāmāk izmantot šīs te situācijas, kas ik pa laikam tirgu rodās. Pamatkursā tātad vēl mums ir psiholoģija nāk klāt 1 video no 3. Pilnajā kursā tātad viss 3, bet šo sadaļu pēc atsauksmēm man studenti saka, ka tā ir super sadaļa, ļoti palīdz, tāpēc, ka ik pa laikam traderiem rodās tādas psiholoģiskas problēmas ar cīņā ar sevi, ja? Ievērot noteikums, disciplīna, gribās, pieņemsim, nezinu, tajā dienā atsist mīnus, ja tāds ir radies, vai gamblot, ja? Vai arī, pieņemsim, pēc neveiksmīgas sērijas sliktiem darījumiem, tu vispār nevar vairs atvērt darījumus un tā tālāk. Ja? Un kā to visu risināt, ir atrodams šajā te sadaļā. Ļoti laba sadaļa, kas noteikti ir vajadzīga un nekur citur latviešu valodā noteikti nav atrodama. Vismaz tur ir mana pieredze privātā. Tālāk mums ir klāt vēl nāk klāt stratēģijas. Ja minikursā ir 2 stratēģijas, tad šeit ir 4 stratēģijas. Nāk stratēģija ar nosaukumu 46 klāt un stratēģija PK. Un pilnajā kursā mums uzreiz būs vēl klāt vesels 4 stratēģijas un papildus stratēģijas un cits lietas. Tātad šis bija pa pamatkursu, kas atšķirās, kādas ir tās atšķirības starp minikursu un pamatkursu. Un tagad es jums pastāstīšu par pilno kursu, kāpēc pilnais kurs ir pilnais kurs un kas tur ir vairāk nekā citos kursos. Ja? Un kāpēc, protams, viņš maksā 2 reizes gandrīz vairāk nekā pamatkurss. Tātad pirkšanas procesu atkal nerunāsim, tas ir pirmajā sadaļā šajā video par minikursu. Tur ir tātad šis te pirkšanas process, kas un ko.
tad jūs nonākat uzreiz savā platformā, kur jūs mācaties, un jums parādās pieeja pilnajam kursam. Ja? Kur šeit viņi ir. Un tad uzspiežot uz viņu, mums atverās šī te sadaļa, kur mums ir visi video pilnībā. Pilnīgi visi video, visi 36 video ir jūsu rīcībā. Nonākam mēs pie welcome teksta, un kā es redzu, šeit var arī pievienoties VIP čata, pievienošanās links šeit ir, un tas ir lielais bonus, jūs iegūstat pilnā kursa VIP čatu, kur ir visi studenti, kas ir iemācījušies visu kursu, pārzina visas stratēģijas, un līdz ar to ir ar lielāku pieredzi. Jums tur noteikti būs interesanti, tāpēc, ka tur ir daudz vairāk sarunas vispār par tradingu, par jaunumiem, par potenciālām kustībām, par atrastajām stratēģijām, signāli, ja jūs kā kāds no studentiem vai es ieraugu kaut kur vienu no 8 stratēģijām, mēs tur dažreiz ierakstam par to, ja, tāpat tās dalāmies ar savu pieredzi. Un ir ļoti noderīgs, lai nostiprinātu savas zināšanas. VIP čats ir ļoti noderīgs. Tad ejam tālāk un skatāmies, kas pa video ir pieejami pilnajā kursā. Kā jau minēju, pilnajā kursā pieejami pilnīgi visi video. Tad sagatavošanās darbam 3 video ir, Moontrader pieslēgšana uzstādījumi ir, Moonbot pieslēgšana un uzstādījumi ir. Tad sīkāk par Moonbot. Moonbot ir vēl viens termināls, kurš maksā 5000 licences, bet viņā ir daudz vairāk tieši saistības ar autotradingu, jeb robotu veidošanu un konfigurēšanu. Ja? Tīri tradingam ar rokām, Moonbots un Moontraders, kas ir iepriekš, visur pieejams iepriekšējos kursos, ir ļoti līdzīgi un vienādi. Bet bonusā nāk šis te video, jo pats es ikdienā darbojos ar Moonbot, Moontrader es arī darbojos tikai citās biržās. Ja? Sadaļa tas jāzina, šeit nāk klāt pamdamp un tirgus likumsakarības. Psiholoģija, mums ir visi 3 video pieejami, ja? Tad paliksim ļoti psiholoģiski noturīgi. Stratēģijas, visas stratēģijas, šeit redzat vienīgais ir sarkans un available. Tas nozīmē, ka no sākuma jānoskatās 1. video, 2. un tad atvērsies nākošie. Ja? Lai nav tā, ka stratēģijas cilvēks iemācās kaut kādu 6. stratēģiju un pēc tam tikai 2. Jo viss ir pēc sarežģītības pakāpes. Ja, tad pārējās stratēģijas kopā 9, tad 8, jo ir ievads 8 stratēģijas, plus 9. stratēģija ir papildu stratēģija, jums arī nāk pilnajā kursā. Tātad atšķirība no pamatkursa un pilnā kursa jūs vēl iegūstat papildus 1, 2, 3, 4, 5 stratēģijas, ja, kas ir ļoti svarīgi, lai jūs maksimāli spētu izmantot to brīdi, kad jūs esat piesēdušies pie datora un ieslēguši terminālu. Jums viss ir sakonfigurēts, jums termināls ziņo par kustībām, un jūs katrā kustībā zinat, kur jūs varat nopelnīt. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt visas stratēģijas, jūs varat maksimāli daudz nopelnīt, zinot visas. Un ir, protams, vairāk stratēģijas, bet es šajā kursā ielicis 8, tāpēc, ka šīs 8 ir ar ļoti augstu winrate. Ir stratēģijas, kuras ir daudz ar lielāku risku, bet šīs stratēģijas ir ar winrate 80–90%, kas ir ļoti augsts. Ja? Bet viņas vēlam zināt visas, tāpēc, ka jūs, principā, jebkurā dienā, jebkad apsēžoties pie datora, kādu no viņām visdrīzāk atradīsiet. Un nāk bonus klāt. Video, kur var redzēt, vai ir vispār iespējams nopelnīt 128,000 3 minūtēs, tur tās ļoti interesants video ir, un kā ar 8,000 depozītu nopelnīt $2,700 10 minūtēs. Ja? Jābūt pareizā laikā, pareizo terminālu. Tad šādi video nāk papildus pilnajā kursā, un, protams, tas lielais iegūms ir šīs te stratēģijas, kas jums maksimāli ietaupa laiku, un katreiz, kad jūs apsēžaties pie datora, jūs varat kaut ko atrast treidam. Ja ir kādi jautājumi, rakstiet Telegram čatā, ir Telegram čats publiskais, Telegram čats par autotrading, ir Telegram čats par šiem te kursiem 8 neuzvaram stratēģijas. Rakstiet, un es jums noteikti atbildēšu. Liels jums profits, gaidu jūs studentu rindās, ceru, ka mēs drīz būsim vienā klubā. Let's go!